Sveiki! Šoreiz iedziļināsimies tajā, kas patiesībā notiek mūsu organismā pašā dziļākajā līmenī. Parunāsim par to, kā mēs varam burtiski uzlādēt savu enerģiju un, protams, stiprināt imunitāti, pievēršot uzmanību mūsu šūnu spēkstacijām, mitohondrijiem. Šis teiciens, vai ne? Tas ir diezgan spēcīgs un liek aizdomāties. Tas ļoti precīzi raksturo to sajūtu, ko šķiet piedzīvo arvien vairāk cilvēku. Ķermenis it kā funkcionē, bet tās īstās dzīvības dzirksts, tās enerģijas vienkārši nav. Un tad, protams, rodas jautājums, kāpēc tā? Kāpēc tik daudzi jūtas noguruši, pat ja diena nav bijusi fiziski smaga? Atbilde nav meklējama kārtējā kafijas krūzē vai ilgākā pagulēšanā brīvdienās. Patiesais iemesls slēpjas daudz dziļāk, pašā mūsu šūnu pamatā. Tas ir nedaudz ironiski, ja tā padomā. Mēs katru vakaru pedantiski liekam lādēties savus telefonus, sekojam līdzi procentiem, bet par savām iekšējām baterijām bieži vien aizmirstam. Un tas lūk noved pie tā, ko varētu saukt par personīgo, hronisko enerģijas krīzi. Būtībā mēs nepārtraukti dzīvojam uz enerģijas parāda. Mēs paļaujamies uz ātrajiem risinājumiem – kofeīnu, cukuru, lai izvilktu dienu. Bet aizmirstam, ka šie kredīti kaut kad būs jādod, un vēl ar procentiem. Un tieši šī neilgtspējīgā pieeja ir mūsdienu noguruma pamatā. Labi, tad ķeramies klāt pašai būtībai. Kur tad īsti slēpjas mūsu enerģijas avots? Tas nav nekur ārpusē. Tas ir mūsos pašos. Triljoniem sīciņu spēkstacija, kas strādā bez apstājas katrā mūsu ķermeņa šūnā. Un šīs spēkstacijas sauc par mitohondrijiem. Viņu uzdevums ir pavisam vienkāršs, bet ārkārtīgi svarīgs. Paņemt ēdienu, ko mēs apēdam, un skābekli, ko elpojam, un pārvērst to universālā enerģijas molekulā, ko sauc par ATF. Varat iedomāties ATF kā tādu enerģijas valūtu. No tās ir atkarīgs pilnīgi viss, kā mēs jūtamies, cik stipri ir imunitāte, un pat tas, cik ātri mēs novecojam. Un te ir pats galvenais. Mitohondrija ne tikai ražo enerģiju, lai mēs varētu dzīvot. Tie arī regulē šūnu nāvi, kas ir dabisks un nepieciešams process. Tāpēc to veselība ir, absolūti izšķiroši. Viss sākas un beidzas ar tiem. Tātad, kas ir tie lielākie mūsu enerģijas zagļi? Mūsdienu dzīvesveidā ir 3 galvenie grēkāži, kas sistemātiski grauj mūsu mitohondriju veselību. Pirmkārt, protams, mazs kustīgums. Kad mēs nesportojam, nekustamies, mūsu muskuļi neražo īpašas vielas, miokīnus, kas palīdz cīnīties ar iekaisumu un uzlabo mitohondriju darbu. Rezultātā organisms pārslēdzas tādā kā enerģijas taupīšanas režīmā un sāka ražot mazāk enerģijas. Otkārt, nepareiza degviela. Diēta, kas ir pilna ar cukuru un pārstrādātiem ogļhidrātiem, mūsu mitohondrijiem rada milzīgu stresu. Tas ir apmēram tā, it kā mēs mēģinātu ieliet zemes kvalitātes degvielu augstas veiktspējas dzinējā. Vienkārši visi sāks sprauslāt un darboties neefektīvi. Un trešais lielais ienaidnieks ir hronisks stress. Tas ir kā nepārtraukti ieslēgta trauksmes signalizācija organismā. Tā liek mūsu mitohondrijiem strādāt virsstundas bez atpūtas, līdz tie ir pilnībā izsmelti un bojāti. Un visi šie 3 faktori kopā bieži vien noved pie stāvokļa, ko sauc par insulīna rezistenci. Tas nozīmē, ka šūnas kļūst kurlas pret insulīna signāliem, un mitohondrija vairs nespēja efektīvi paņemt degvielu no asnīm. Tas ir galvenais šķērslis ceļā uz labu enerģijas līmeni. Bet, un te ir labā ziņa, šis nav stāsts bez laimīgām beigām. Mēs varam šo situāciju mainīt. Mēs varam radīt tādus apstākļus, kuros mūsu mitohondrija atjaunojas un burtiski plaukst. Paskatīsimies, kā to izdarīt. To visu var apkopot tādā kā vienkāršā 3 soļu rokas grāmatā. 3 pamatprincipi, lai atjaunotu savu šūnu veselību. Un te paskatieties, kāda atšķirība. Veselīgie tauki, piemēram no avokādo, riekstiem vai labas olīveļas, ir kā premium klases degviela. Tie ne tikai dod gandrīz 4 reizes vairāk enerģijas no vienas molekulas, bet arī deg daudz tīrāk, radot mazāk šūnām kaitīgu blakus produktu. Kustības ir īsta māģija. Kad mēs kustamies, mūsu muskuļi izdala vairāk nekā 200 veidu šo labo vielu – miokīnus. Tie ir kā tādi mazi supervaroņi, kas ceļo pa visu ķermeni, mazina iekaisumu un dod signālu būvēt vairāk un spēcīgākus mitohondrijus.
Un visbeidzot, miegs. Tas nav nekāda greznība, tā ir vitāla nepieciešamība. Jo tieši dziļš un kvalitatīvs miegs, īpaši pirms pusnakts, ir laiks, kad mūsu mitohondrija veic lielo tehnisko apkopi, hormons melatonīns darbojas kā spēcīgs antioksidants, kas tos aizsargā un remontē. Labi, teorija ir viena lieta. Bet vai zinājāt, ka ir pavisam vienkāršs veids, kā pārbaudīt savu mitohondriju veselību mājas apstākļos? Tas var sniegt vismaz aptuvenu ieskatu par to, kāds ir šūnu enerģijas līmenis. Šo metodi sauc par elpas aizturēšanas testu. Tas ir ļoti vienkāršs veids, kā novērtēt, cik efektīvi organisms izmanto skābekli, un tas savukārt ir tiešs rādītājs tam, cik labi strādā mūsu mitohondrija. Lūk, izpildiet šos soļus, lai noskaidrotu savu rezultātu. Process ir pavisam vienkāršs. Svarīgākais ir būt godīgam pret sevi un apturēt laiku tieši tad, kad parādās pirmā, nevis pēdējā, spēcīgā vēlme ieelpot. Kādi ir secinājumi? Ja rezultāts ir virs 60 sekundēm, apsveicu. Tas nozīmē, ka mitohondrija darbojas lieliski. Ja rezultāts ir zemāks, pilnīgi nekas traks. Tas ir vienkārši signāls, ka ir vērts sākt ieviest kādu no tām stratēģijām, par kurām tikko runājām. Un tas mūs noved pie galvenā jautājuma. Galu galā runa nav par ātriem un īstermiņa risinājumiem. Runāja par ilgtermiņa investīcijām savā veselībā. Vai nav pienācis laiks beigt dzīvot uz enerģijas parāga un sākt veidot savu enerģijas kapitālu? Izvēle, protams, ir katra paša ziņā.